Evaņģēlijas apostolis Jānis 4. nodaļā. Gods centros. Pa to starpu mācekļi lūdza viņu sacīdami: Rabi, ēd, bet viņš tiem teica: Man ir ēdiens, ko ēst, ko jūs nezināt. Tad mācekļi cits citam sacīja: Nebūs taču kāds viņam atnesis ēst. Jēzus tiem sacīja: Mans ēdiens ir darīt tā gribu, kas mani ir sūtījis, un piepildīt viņa darbu. Vai jūs nesakāt vēl 4 mēneši un nāk ļaujamais laiks? Redziet, es jums saku, paceliet savas acis un skatiet gruvas, kas jau ir baltas pļaujai. Jau pļaujais saņem algu un vāc augļus mūžīgai dzīvībai, lai kopā priecātos abi, sējējs un pļāvējs. Jo te patiesi ir teiciens, ka cits ir kas sēj un cits ir kas pļauj. Es jūs sūtīju pļaut, kur jūs neesat pūlējušies. Citi ir strādājuši, bet jūs esat ienākuši viņu darbā. Bet daudzi samarieši no šīs pilsētas sāka viņam ticēt. Tās sievietes vārdu dēļ, kura liecināja: Viņš man ir pateicis visu, ko es esmu darījusi. Kad no samarieši nāca, lūgdami viņu palikt pie tiem, tad viņš palika tur 2 dienas. Un daudz vairāk ļaužu kļuva ticīgi viņa vārdu dēļ. Bet sievietei tie sacīja: Mēs ticam, vairs ne tavas runāšanas dēļ, jo paši esam dzirdējuši un zinām, ka patiešām viņš ir pasaules pestītājs. Tas ir mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlijs. Slava tev, Kristu! Lūksim! Mēs pateicamies Dievs, ka varam klausīties tavu evaņģēliju. Mēs lūdzam, lai tu mums stiprini, māci un iedvesmo ticībai, ka mēs savā dzīvē tev paklausām, tev sekojam un darām labus darbus. Caur tavu mīļo dēlu Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen. Ļaujas svētkos tas patiešām baznīcas uzstādījums ir pateicieties tam Kungam. Un daudzos psalmos, daudz psalmu iesāks ar šiem vārdiem: pateicieties tam Kungam, jo viņš ir laipnīgs un viņa žēlastība paliek mūžīgi. Un pļaujas svētku aicinājums ir no līdzīgi kā apostolis Pāvils raksta jaunajā derībā, 1. vēstulē Tesaloniķiešiem. Viņš raksta: Par visu pateicieties Dievam, tieši to Dievs grib no jums Jēzu Kristu. Un vēl 106. psalmā ir teikts: Slavējiet to Kungu, pateicieties tam Kungam, jo viņš ir labs, jo viņa žēlastība paliek mūžīgi. Nu, lūk, pateicība, tā ir, varētu teikt, baznīcā tāds ļoti svarīgs uzstādījums. Tā, varētu teikt, ir tāda pamatpozīcija garīgam cilvēkam, ka tu piecelies no rīta, tu pateicies Dievam par to, ka Dievs tevi ir pasargājis šajā naktī. Un tad, kad tu noslēdz savu dienu, tu pateicies Dievam par to, ka šajā dienā Dievs tevi ir vadījis un svētījis, ka tu esi varējis izdarīt visu, ko esi ieplānojis, vai tieši otrādi. Tu biji ieplānojis kaut ko vienu citu, bet Dievs tevi aizveda pilnīgi citur, bet tā ir bijis arī labāk. Tu pateicies arī par to, ka ja kaut kas nav izdevies un diena ir bijusi sarežģīta un grūta, ka Dievs tev ir palīdzējis to visu izturēt. Un pat ja šajā dienā ir bijuši sarūktinājumi, tad pateicies arī par to, jo tas tev ir licis daudz ko mācīties, kaut ko pārvarēt, kaut ko ieraudzīt sevī, kaut ko tādu, ko tu iepriekš nebija sevī pat nemaz redzējis. Un tāpēc pateicība ir kā tāda pamatpozīcija kristīgam cilvēkam, jeb jāsaka ticīgam cilvēkam. Nu, lūk, un vēl kas ir ļoti svarīgi, pļaujas svētkos viens ir tāds uzstādījums, ko mēs lasījām. Pareizi sakot, šodien to nenolasīju, bet tas vienā citā lasījuma sistēmā ir, kad tad, kad tu aizies savā zemē, tur ir rakstīts 5. Mūzes grāmatā,
ja kad tu aizies savā zemē, kuras tev Dievs ved, un kad tev labi klāsies, un tev būs savas mājas, un tu dabūsi visu no tās zemes, tos zemes labumus, un tu būsi uzkrājis sev bagātības, tad atceries, ka Dievs tev to ir devis. Nevis tu pats esi to visu izdarījis, bet tas, kas tev ir no Dieva žēlastības. Ka tu vienmēr atceries, ka viss nav atkarīgs no tevis, ka viss ir atkarīgs no Dieva žēlastības. Un tas ir, varētu teikt, otra ļoti svarīga lieta, ka ticīgs cilvēks redz, ka Dievs viņu vada. Viņš to ievēro, ka Dievs viņu vada, ka viss nav atkarīgs no tevis, bet viss ir no Dieva žēlastības. Tas, ka tu esi tāds, kāds tu esi, ka tev ir izdevies, ka tev Dievs ir izvedis no kaut kā laukā, vai ka tu esi sasniedzis savā dzīvē daudz ko, tas ir no Dieva žēlastības. Dievs tev to ir ielicis tavās rokās. Vai tu esi lūdzis, vai neesi lūdzis, vai lūdzis savādāk, bet Dievs to ir ielicis tavās rokās. Un vēl kas ir ļoti svarīgs pļaujas svētkos, ka tu ieraugi Dievu savā ikdienā, ka tu ieraugi, ka Dievs tevi vada, ka tu to spēj konstatēt, ka tu to spēj ieraudzīt. Un tas ir tas, ko varētu teikt, kas ir tie Dieva pierādījumi ikdienā. Mēs nevaram Dievu ieraudzīt, kā varētu teikt, sejā, vaigā, kā Bībele saka, bet mēs varam Dievu ieraudzīt caur notikumiem, caur to, ka Dievs atklājas kā ierosinātājs, kā manas dzīves virzītājs, vai pat jāsaka, šur tur viņš neļauj man iet, bet šur tur citur viņš mani aizved, un es sāku redzēt, ka patiešām mani vada kāds neredzams spēks. Manu dzīvi vada. Es esmu, nevis es pats visu nosaku, bet mani kāds vada. Es ieraugu Dievu savā dzīvē. Un tā ir vēl viena tāda būtiska lieta, uz ko mēs, varētu teikt, pļaujas svētkos varam orientēties. Bet vēl ir viena tāda lieta, ko, jāsaka, mēs lielu un mazi tā pavisam saprotam. Mēs mācamies pļaujas svētkos pateikt paldies. Mēs daudzkārt sakam dzīvē paldies, un tad gribētos teikt arī bērniem, kam, vai jūs, laikam ir tuvāk, vai jūs taču dzīvē sakat kaut kā paldies, vai ne? Jūs varat pateikt, ka jūs sakat paldies, arī man citam. Kā? Kad kaut ko iegūt, tad jūs sakat paldies. Un kad jūs sakat paldies, iegūt, un vēl. Jā, vai mamma, kas jums taisa brokastis, mamma vai tētis? Mamma, tētis, apitais, ja? Ja jūs sakat paldies mammai un tētim, atsakot, vai ne? Un tur vēl ir kaut kādā aspekta, kad jūs vēl sakat paldies, ja vispār cilvēki saka paldies, kad jūs vēl varētu teikt. Par palīdzēšanu, tad, kad ir grūti, vai ne, kad kāds palīdz. Un tad saka paldies. Piemēram, jūs braucat ekskursijā, ne? Jūs sakat šoferim paldies, kas jūs aizved ar autobusu, ja? Un kad jūs vēl sakat paldies skolā, jūs sakat paldies, labāk skolotāju dienas, sakat savām skolotājiem paldies, jā. Nu, jūs vēl sakat paldies. Un kā jūs vēl sakat paldies? Kā? Grāmatu nopērk, uzdāvinu dāvanu dzimšanas dienā. Kad jau saka paldies, vai ne? Tad arī saka paldies. Kad vēl saka paldies, jūs sakat ārstam paldies, vai ne? Tad ārstams ir palīdzējis un ir uzrakstīts tās īstās zāles vajag dzert, jo visādi. Vai arī vai palīdz tieši īstajā laikā un īstajā vietā. Un vēl kā ticīgi cilvēki, kā mēs vēl sakām paldies, Dievam mēs sakām paldies, jā. Jūs vēl gribējat kaut ko teikt, jā? Vienkārši ir kaut ko iedot, vai ne? Tad saka paldies, jā, un tad saka paldies. Dievam. Puķis uzdāvina. Jā. Ja jūs redzat, ka teica mamma, jūs dāvina puķis, vai jūs dāvina dzimšanas dienā puķis, vai kad vēl, tad parasti sakām mēs paldies, vai ne? Un cik svarīgi, ka mēs protam pateikt paldies, vai ne? Bet vēl gribētu teikt cilvēku divas rokas. Ar vienu roku mēs sakām paldies, ar vienu roku mēs saņemam, un ar otru roku mēs dodam, vai ne? Un tas nozīmē, ka mums ir jāmāk arī dot citiem. Tā jūs varat teikt, ka jūs dodat citam.
končām jūs dalāties. Kad jums ir dzimšanas diena, kas ir šī jums ir konti, ne? Jūs dalāties ar savu konti, visu konti, ja jūs neaptājat. Mēs dalāmies arī ežēs, gan viena pasaules un mums ir dos, un arī dalāties ar Dievu. Dalāties ar Dievu. Interesanti. Vai jūs varat ar Dievu dalīties? Tas varētu būt ļoti interesants teoloģisks aspekts. Adēļ. Jā. Bet Dievs kaut ko vēlas, kā jūs domājat, ko Dievs vēlas no jums? Mīlestība. Man cik labi, es vienkārši esmu pārsteigts. Tas ir tieši tas teoloģiskais aspekts, jā. Jo Dievam no mums neko nevajag. Viņam nevajag dāvās, viņam nevajag dāvās, viņam vajag mīlestību. Varētu teikt, tas ir tas, ko Dievs no mums gaida. Nevarētu jau teikt, ka Dievs ir vienkārši, jā. Bet kaut kādā mērā Dieva šīs vēlme un gaida pēc cilvēku mīlestības ir tāds. Viņš ir izsalcis pēc cilvēku mīlestības. Tas ir ļoti sajūsmās, tas ir brīnišķīgi. Un vēl tā, piemēram, jūs esat vēl, varbūt neesat ievērojuši, kad mēs vēl kaut ko labu izdarām cilvēku līdzās. Piemēram, jūs braucat vilcienā. Jūs kaut ko darat otram cilvēkam. Jūs, piemēram, ko jūs darat? Jūs braucat vilcienā uz Rīgu vai jūs aizskraut? Mēs samaksājam. Jūs samaksājat, bet tad atnāk viens cilvēks ar kruķi. Jūs ko tā, jūs palīdzat tam cilvēkam? Jūs nolaidat savā vietā. Jā, tas ir tas, ko mēs varam darīt otram cilvēkam, izrādīt laipnību, vai ne? Izrādīt laipnību, dot no sevis, iedot savu vietu, lai tas, kuram nav par apsēsties, viņš var apsēsties. Tas ir ļoti labi. Lūk. Un vēl kā, jūs kaut ko, vēl tādam cilvēkam kaut ko dod no sevis. Graudīgi. Bet tas svarīgākais ir tas, ka mēs protam ņemt, un mēs protam arī dot, tas tā kā divas rokas mums ir labā un kreisā. Ar labo mēs ņemam, un kreiso mēs dodam, vai arī otrādi. Ja? Bet svarīgākais ir, ka mēs spējam dot un ņemt, un mēs ar cilvēku, kas dzīvo šādu dzīvi. Un kā to cilvēks, viņš dzīvo, kā teikt, ievildīgi un harmonisku līdzsvarotu dzīvi. Cilvēks, kurš to ņemt un prot dot. Un dažādos veidos, gan materiālā ziņā, gan arī garīgā ziņā. Materiālā ziņā tas nozīmē, ka es protu, ka man kāds palīdz. Es protu to pateikt paldies, ka tu man palīdzi. Bet kad es arī palīdzu citiem, es protu no sevis dot. Jo cilvēkam citreiz ir grūti dot to no sevis, grūti ziedot, piemēram, labiem mērķiem un kaut ko vēl. Un tāpēc jaunas svētkos ir aspektīvi arī tas, ka mēs protam arī iesaistīties kādās kopējās lietās, investēt kaut ko no sevis labiem darbiem. Mēs, protams, ziedot ar prieku. Un Bībele tāpēc saka, apostils Pāvils raksta, ka priecīgi devēja Dievs mīl. Cilvēks, kurš netur visu tikai pēc sevis, bet neskatās tikai sevis virzienā, bet viņš priecīgi palīdz otram cilvēkam. Un šis ir tāds prieks, kāds šiem bērniņiem prieks, vai ne? Tāds prieks dod no sevis laukās. Un tā ir Dievs mīl tādu cilvēku, tāpēc tajā cilvēkā ir kaut kāda brīnišķīgā dzirksts. Tā priecīgā mīlestība dod no sevis prom, bet arī pieņemt otra palīdzību katram maziņu roku. Un tas ir patiešām brīnišķīgi. Bībelē vēl ir teikts, ka cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no katra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Un kā jūs domājat, ko tas nozīmē? Ka cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no katra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Tas nozīmē, ka mums nevajag tikai ēst un dzert, bet mums vajag vēl kaut ko. Mums vajag vēl kaut ko. Mums vajag labu cilvēku līdzās, vai ne? Mums vajag labus draugus. Tas būtu tādā cilvēciskā līmenī. Bet tādā garīgā līmenī, ko mums vēl vajag? Mums vajag Dieva mīlestību. Cilvēku dvēselē ir vajadzīgs Dievs. Cilvēkam ir, tas ir ļoti svarīgi. Tikpat svarīgi, kā ir svarīgi, ka mums ir mīlestība. Ir svarīgi, ka mums ir arī Dieva žēlastība. Un tas ir tik ļoti svarīgi, jāsaka, cilvēka dvēsele, bez Dieva žēlastības ir tā kupi kodīgi.
Dieva žēlastība. Tāpēc cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no katra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Un tas ir tas, ko arī Jēzus šeit saka, man ir ēdiens, ko dod, kas nav cilvēks. Jēzus saka, man ir tas ēdiens. Es varu dot kaut ko tādu, ko jūs neviens nevarat sagādāt. Un tas ir pie Kristus, šis ēdiens. Bet vēl tas ir, ka viņš šeit runā par pļauju. Šeit ir dažādi augļi, visādi skaisti. Bet viņš runā vēl arī par tiem augļiem, kas ir garīgi augļi. Un tad būtu jādomā, kas tad ir tie garīgie augļi cilvēkiem, ko mēs varam nest. Tie materiāli augļi, mēs kaut ko dabūnam, bet ir garīgi augļi. Jūs varētu garīgi gudrie jaunas pateikt, kas varētu būt garīgs augļis, ko cilvēks var nest Dievam par godu. Jā, kaut kāds valstības garīgs, jā, garīgs atzīmes. Tā varētu būt ticība Dievam. Kad cilvēks kļūst ticīgs, jā, kad cilvēks sāk sekot Dievam, kad cilvēks ir gatavs Dieva dēļ no kaut kā atteikties, kad cilvēks ir gatavs Dieva dēļ izdarīt tādas labas lietas, cilvēks ir gatavs ticības dēļ iet kaut ko, kā teikt, pret straumi, kad cilvēks ir gatavs ticības dēļ mainīt savu dzīvi, atteikties no kaut ko man gribās, man gribās to darīt. To neļauj ir 10 pauši, visu to nevari darīt, bet ticības dēļ to dara. Un Jēzus saka, ka tā pļaušana, tā pasaule gaida Dievu. Tad viņš saka, paceliet savas acis un redziet, kāda pļauja ir vajadīga ļauj, tas nozīmē, kā pasaulē jau kas notiek tāds, kā pasaulē ir vajadzīgs Dievs, un pasaule gaida Dievu. Un tikai vajag Dievu teikt, nāciet pie Dieva, nāciet pie manis visi, kas esat nopūlējušies un zem smagām nastām. Un visa pasaule gaida Dievu. Vajag tikai kādu, kas saka, reku tas ir, reku jūsu dzīve, viņi saslēdās ar to visu. Vajag tikai nākt un piedzīvot Dievu žēlastību. Un Jēzus tāpēc sūta 12 apostoļus, kas ir tie, kas iekrita pļauju un veido Kristus baznīcu. Un jūs, mīļie draugi, kas šeit sēžat, mēs esam tā pļauja, mēs esam tā raža. Mēs, kas nākam pie Dieva, viņam ticam un savu dzīvi dzīvojam pēc Dieva parādītās un dotās kārtības, mēs esam šie labi augļi, kas mūsu dara, mūsu attieksmi, šie labi augļi, kas ir no Dieva žēlastības. Un viņš ļoti gaida mums pie sevis. Un šodien mēs pateicamies par šiem praktiskajiem augļiem, mēs pateicamies arī par to, ka Dievs mums dod ticību, ka Dievs mums ir apžēlojis, ka Dievs mums vada, mums dzīvē un dod mums prieku, dod mums mieru, dod mums grēku piedošanu, dod mums Jēzu Kristu, kas ir mūsu cerība, mūsu kungs, mūsu vadītājs. Lai Dievs sveitī mums visus tālākajā mūsu garīgajā ceļā. Āmen. Un tagad mēs visi apliecināsim savu dzīvu un apstākļu